Čau! Laipni lūdzam Libra Lures kanālā. Aicinu jūs noskatīties nākamo sēriju. Galvenajā lomā mūsu jaunākais modelis no Vertical Pelagid Deadfish sērijas. Es arī jūs aicinu. Mirušas zivis. Garums 6,7 colas, 167 mm. Iepakojumā 2 gabali. Tāpat šis ir vienīgais iepakojums no Vertical sērijas, kurā ir 2 gabali blisterī. Ēsmas svars 26,5 grami. Deadfish šobrīd ir pieejams 12 krāsās, tāpat kā pārējie modeļi no Vertical sērijas. Tūlīt jums tās parādīsim tūplānā un demonstrēsim dažus mākslīgos apbruņojumus. Tagad mums ir pirmais standarta apbruņojums – vertikālais apbruņojums. Sāksim klasiskā veidā ar āķi, tieši tāpat kā iepriekšējās sērijās. Kas nav skatījies, tam būs iespēja to redzēt tieši pie šī modeļa. Tātad mums ir āķītis. Te jums parādīšu tuvāk. Āķītis 2 savienojošie gredzeni un griezulis. Un tagad tā. Paņemsim knaiblis. Satveram savienojošo gredzenu, piestiprinām pie griezuļa. Tātad pēc tam mēs ņemam, piemēram, mazo āķīti un piestiprinām to pie otrā āķīša. Pagriežam. Tagad mums jau ir pirmais komplekts uzmontēts. Ņemam otru savienojošo gredzenu, kas mums vēl ir palicis, un uzmanīgi piestiprinām to no otras, tieši no pretējās puses, lai abi gredzeni būtu nostiprināti katrā pusē. Un mums ir šāda veida komplekts gatavs. Tālāk mēs uzmanīgi ņemam galviņu, kas ir svarīga šī procesa sastāvdaļa, un rūpīgi piestiprinām iepriekš sagatavoto komplektu pie cilpiņas, pārliecinoties, ka viss ir stingri nostiprināts un nekas nevar atdalīties. Šis solis ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu izstrādājumu izturību un kvalitāti. Mēs paņemam savas beigtās zivis. Nomēram, cik daudz mums vajag to nogriezt atbilstoši mūsu galvai. Ņemam šķēres, labāk garākas, tās būs ērtākas. Nogriežam. Paņemam galviņu, uzmanīgi to novietojam uz vietas, un pēc tam rūpīgi ieskrūvējam to sāniski, pārliecinoties, ka tā ir pareizi nostiprināta un nekas nav atstāts vaļīgs. Tad šādi sagatavoto mānekli, vai no vienas puses, jautājums, no kuras puses vēlaties lielākus iegriezumus mūsu Deadfish sānos, jo no vienas puses tie ir mazāki, no otras lielāki. Es tieši uzliku tā, ka tie ir lielāki. Mēs iedzeram tapas no 3-kāršā āķa mūsu beigtajās zivīs. Uzmetam visu komplektu un komplekts izskatās šādi. Šeit mums ir visa nepadarītā astes daļa. Aste tagad ir novietota sāniski. Tā ļoti skaisti darbosies, ko tūlīt arī redzēsiet akvārijā. Un te mums ir standarta skrūvējumā svina galviņa. Tāpat kā iepriekš, esmu sagatavojis šādu komplektiņu montāžai, un mēs piestiprinām savu sistēmu pie augšējās vai apakšējās cilpiņas. Ja makšķerējam ļoti tuvu grunts līnijai, iesaku stiprināt pie apakšējās cilpiņas. Ja makšķerējam ūdens slānī, zivī ir, kur ieskrieties un sagatavoties uzbrukumam, tad droši varam izmantot augšējo montāžu.
Personīgi es dodu priekšroku augšējiem pastiprinājumam. Es parasti nepievienoju mānekļiem nekādas papildu vienzabļus. Ļoti reti, tikai tad, ja tiešām ir ļoti daudz kopju un nevaram tās piecirst. Ja arī ātri ķeras mazas zivtiņas, tad uz tām arī nekoncentrējamies. Mēs kuģojam prom un meklējam kaut ko lielāku. Un te ņemam nākamo ukli. Mums ir tāds komplektiņš. Varam nogriezt vai arī nē, jo mūsu mānekļi ir izstrādāti tā, lai varētu brīvi šeit ieskrūvēt šo mānekli. Uz mūsu skrūves. Šeit man jau ir vairāk kārt uzmontēts, bet domāju, ka tas netraucē, un arī es uzlieku mānekli īsi, kas ir nepārcietinot šo korpusu. Mūsu izmantotie enkuri var būt vieninieki no 1 līdz 0 un no 2 līdz 0. Jautājums ir, cik plaši šajā vietā gribam izplest āķi. Arī enkurs 2 virs 0 šim nebūs pārāk liels. Es izmantoju no 1 līdz 0 beigtām zivinām. Tāpat šis izmērs man šķiet pilnīgi piemērots. Mēs varam to vēl pagarināt, izvilkt vairāk uz aizmuguri. Tad mums būs īsāka mānekļa daļa, tā būs mazāk lokana, vairāk uztaisies astes gals, tātad 1/3 no korpusa, un tad mēs stiprinām šajā vietā zem vēdera un automātiski pagarinām šo abruņojumu. Šeit mums ir abruņojums ar standarta āķi bez tapām. Mums ir āķītis, volframa galviņa un tapa āķīšu nostiprināšanai, lai tas neatdalītos no korpusa. Mēs izveram šādu āķīti ar cilpiņu, un tādā veidā mums ir komplekts, kurā āķis nekustas, nav nepieciešams to iesist, tātad mums tas nav jāiesit. Līdz ar to mēs neaizsardzam šos āķi galus, tāpēc visi 3 āķi gali ir ārpusē un vieglāk iecērtas. Tāpēc man šķiet būs vairāk precīza un veiksmīga pieciršana. Mirušas zivis. Šeit es vēlētos jums parādīt dažas detaļas, kādas mums ir. Izliektas acis, skaisti atdalītas no korpusa žaunas, zvīņas, iegriezumi abās pusēs. Kā pats nosaukums liecina, mirušu zivtiņu mēs galvenokārt abruņojam no sāniem, kad makšķerējam ar vertikālo metodi, tāpēc šie iegriezumi ir arī svarīgas detaļas. Astes biezums, spuru biezums, viss ir pielāgots tā, lai viss darbotos. Un mēs varam izmantot šīs ēsmas arī klasiskai makšķerēšanai no grunts vai tā sauktās lukturīša metodas. Ja vēlamies makšķerēt ar ēsmas veidiem, kuriem nav pārāk agresīvas kustības, bieži vien gadās tā, ka, uzliekot kopīto tipa mānekli, zandarti tikai pavada to līdz laivai. Tad šie mānekļi nav efektīvi, un mēs izmantojam jaskuka tipa mānekļus. Es pat šim māneklim, makšķerējot ūdens slānī, pilnībā nogriezu asti. Toreiz es makšķerēju tikai ar korpusu, lai tas viegli šūpotos uz sāniem, un arī tas bija efektīvi un labi. Tātad mūsu deadfish izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. Šeit mēs varam parādīt, ka varam to aprīkot ar džiga galviņu, uzspraužot to sāniski. Tad rodas jautājums, kādu mānekļu kustību mēs vēlamies panākt. Protams, lai māneklis būtu horizontāli un nelocītos starp galviņu un āķa līkumu, tas ir pareizi aprīkots. Mēs varam arī klasiskā veidā aprīkot mūsu mānekli, cenšoties to uzspraust taisni. Un mums ir klasiskā veidā aprīkota jaska zivs formas māneklis. Vertikālai aprīkošanai mēs arī varam izmantot smagākas galviņas, piemēram, 40, 50 vai 75 gramus. Tas jau ir atkarīgs no jums pašiem. Izmantojot āķi un, ja nepieciešams, pievienojot papildu āķi. Kā jau teicu, es pats neesmu papildu āķu piekritējis, tāpēc tas ir jūsu ziņā, ko darīsiet.
Paldies par uzmanību! No šejienes es arī vēlos jūs sirsnīgi uzaicināt uz ribomaniju, kas notiks jau pēc brīža, kur jūs varēsiet aptaustīt visus šos mānekļus, tos apskatīt, pilnībā saskatīt krāsas un galvenais sarunāties. Aicinām arī jūs! Mums būs diezgan liels stends, daudz jaunumu, tāpēc domāju, ka katrs no jums atradīs kaut ko sev piemērots. Sirsnīgi aicinu! Rūpējies par sevi!